Spētājiem. Aplausīt! Pie jums šodien ir ieradies ciemos čigānu tabors Mēnesis Akmens. Jo kā gan Sabile bez čigāniem? Nu, nekā. Kā mēs jūtamies šodien? Labi jūtamies. Tas labi. Es ceru, ka šie svētki ceļ jūs spārnos. Jo ar nākamo deju mēs celsim jūs spārnos. Paldies par skaistajiem aplausiem. Tā ir attēlpa mums, jūsu aplausi, tā ir dāvana mums. Paldies, vēl vienreiz skaļi aplausi! Mēnesis Akmens tiešām jāsaka tā, šodien lepojās būt šeit, Sabiles vīnu svētkos. Svētkos, kuri ar katru gadu sāk pulcināt pēc iespējas vairāk cilvēku. Tā ir? Ar katru gadu jūs paliek arvien daudzāk. Aplausi par to! Tirdziņā bijāt? Nopirkāt kaut ko? Nē! Šņābi nopirka arī labi noderēs ballei vakarā.
Kā tirdziņš ir? Izvēle ir liela? Ir. Ziniet, ar nākamo deju mēs jums vēlēsimies parādīt, kā mums gāja Rumānijā tirgu. Jā, jo pēc nākamās dejas gatavojiet maciņus, būs iespēja iegādāties kaut ko ekskluzīvu. Jā, bet tie, kas negribēs iegādāties kaut ko ekskluzīvu, tiem es nolikšu šeit cepurīti. Droši nekautrējieties, mums patīk nauda. Es ceru, ka jums patīk, vai ne? Jums patīk nauda? Nepatīk laikam. Patīk vai nepatīk? Nu tad paskatāmies, kā mums gāja Rumānijas tirgu, un pēc tam būs andelis, kā saka čigāni, akmens šķērs papīrīts, un tu esi aptīrīts. Nu tad, lai skan mūzikā!
Nu, kā jūtamies tagad? Labi. Prieks dzirdēs, redz sejās ir smaidi. Tas ir pozitīvi. Bet, kā jūs teicu pirms tam, tagad ir ļoti ekskluzīva iespēja. Ļoti. Jo tādu dziru, kādu jūs varēsiet šeit tūlīt nopirkt, nav nopērkama pilnīgi nekur. Jā, pats Sabilē nav nopērkams, jo ir vests no Rumānijas tirgu. Jā, tur ir tāda veca sena čigāniete, kura ar savām spējām šo dziru ir uzlādējusi ar visām labajām lietām. Tas, kas viņu nopirks un lietos katru dienu pa mazai glāzītei, būs vesels, būs mīlēts, nauda viņam pietiks, būs laimīgs. Nu, vienvārds sakot, visas labās lietas būs jums. Nu tad noslaukam putekļus, kamēr ar karieti no Rumānijas atbraucām mazliet ir noputējusi. Tātad, kā jau vīna svētki, tad šis ir dzirkstošais vīns, mēnesi akmens īpašais. Tātad, ja? Sākuma cena, cik māsas? 3 eiro. Nu, ir labs, ir. Vienreiz 3 eiro. Kāds ceļ uz augšu? Māsas, sekojiet līdzi. 5, 6, 10. Nu? Jā, cik? 50. Ir, nāc šurp, ja tev ir uzreiz atdot tev. Mamma ir, nu tas nederēs. Nu tad, kur mēs palikām? Pie 10? Pie 5. Ir 10 vai nav? Paceļ roku, kur ir par 5. Tur ir pa 5. Te arī ir pa 5. Kā mēs tiksim galā? 5,50. Kurš sola? 6 reku ir. Vēl labāk. 6 mums ir. Tur arī ir 6. 6 te ir. 10. Es domāju, ka kundze sarkanā ir nopelnījusi viņu. Jā, aplausi! Droši liekam šeit iekšā. Uzmetāju savākšu. Jā, lūdzu. Nāka droši uz skatuves tagad. Jā. Jā. Nav. Brīvmeiteni. Nu tad tā, darījums ir jānoslēdz un šī pozitīvā labā enerģija ir jāiedod jums līdzi, lai jums netrūkst nekad. Netrūkst. Būs vēl vairāk. Kā saka, dubults neplīst. Maestro, mūziku.
Jūs sauc? Zuleika. Zuleika. Aplausi Zuleikai! Aplausi vēlreiz! Viņa ir tā laimīgā, kurai laimes un mīlestības un prieka vairs netrūks nekad. Jā, bet jūs droši vien visi esat ievērojuši, ka čigānietēm ir skaisti lakati, nu skaisti. Vai jūs ziniet, kāpēc? Neziniet, vai ne? Es zinu. Tāpēc, ka sievietes lakatā ir sava tabora dzīves raksti, likteņu raksti, kuros ir ierakstīts par mīlestību, par veselību, par laimi, jo katra čigāniete sieviete savu lakatu tur rūpējās par viņu, lai ģimenē nekad netrūktu visas šīs lietas, ko es pirms tam uzskaitīju. Ar nākamo deju mans māsas dāvās daļu no šī lakata arī jums. Lai jums visiem netrūks ne mīlestības, ne prieka, ne laimes, ne asumiņa dzīvē. Nu tad mūziku.
Es ceru, ka jūs sajūtāt šo lakatu burvību un sajūtāt, ka šis lakats deva kaut ko arī jums. Bet turpinām mazo ceļojumu. Par lakatu jūs uzzinājāt. Bet kā jūs domājat, no kurienes čigāni nāk? No Indijas, vēl no kurienes? Arī no Sabilas, bet līdz Sabilei viņi kaut kā tika. No Tukuma nāca, no vēl varianti. Indija bija, no Rumānija, Kandava. Jā, ļoti zinoši jūs esat un visi profesori, bet zinātnieki joprojām pētā un brīnās, no kurienes īsti viņi ir. Jā, viņš zina droši vien. Bet es teikšu tā, čigāni ir klejotāja tauta, tāpēc arī neviens nezina, no kurienes viņi ir. Un čigāni, kad klejo pa dažādām valstīm, no katras valsts paņem to, kas viņiem pašiem ir sirdī tuvāks. Nu tad ar nākamo deju es ceru, ka mums izdosies iededzināt uguni jūsu sirdīs. Mūziku! Es jūtu, ka ne tikai sirdīs, bet arī acīs iededzām jums liesmiņu. Paceļ rokām iededza liesmiņu. Nu tad nākiet tieši šeit priekšpusē. Jā, droši. Nekautrējamies. Nākam. Jā. Nākam, iedegsim kopā. Vēl vairāk. Nākam droši. Nu, droši jebkurš meitenes nākam te priekšpusītē. Droši. No šīs puses. Nu,
Droši nākam, viens ir. Droši, droši. Aču! Jā, droši. Droši. Vēl, droši, jā. Droši, nākam, meitenes arī. Nākam, es redzu, jūs gribat pilnīgi deg. Sirds deg, kā gribat. Jā. Ziniet, kas gan tā par lietu, ja mēs neuzdejotu visi kopā? Ļoti vienkārši skanēs mūzika, jūs atkārtojiet. Sarunājuši! Un pārējie atbalsta. Parādiet, kā jūs atbalstīsiet. Varbūt kāds vēl grib pievienoties? Jā, ir. Nu, vēl kāds? Nu, nebūs. Nu, labi, laižām. Aplausi, skaļi aplausi! Hip, hip! Hip, hip! Vēl! Hip, hip! Jā! Nu tā, ko es par čigāniem pastāstīju? Par lakatiem, no kurienes nākuši. Bet ko čigāni prot? Ziniet! Vai jūs gribat uzzināt, kas jūs gaida tuvākajā nākotnē? Tuvākajā nākotnē. Droši jau gribat. Kurš gan negrib?
Māsas, panākam tuvāk. Viss ir ļoti vienkārši. Jūs redzat groziņus ar dažādu krāsu lentēm. Jūsu uzdevums ir izvēlēties vienu no groziņiem, un tad mēs atklāsim, kas tad jums būs, kas nāks, kas būs gaidāms jūsu dzīvē. Es domāju, ka līdz jaunajam gadam pilnīgi tā varētu būt, ka piepildīsies. Tā man saule saka. Tātad ir izvēlējušies visi? Ar kuru sākam? Ar sarkano? Ar sarkano. Labi, es sākšu, lai ir miers un paceļ roku, cik izvēlējās sarkano. Oi, mīlīši, jūs pat nezināt, kas jūs gaida. Oi, es zinu. Nauda jums netrūks. Netrūks jums nauda. Aplausi! Ejam tālāk. Nu? Zaļo es dzirdēju, zaļo. Nu, nāc mās tuvāk. Mašīna. Tā tad vienalga. Jauns zirga spēks tātad jums būs mājās. Varbūt tas ir zirdziņš kādam, varbūt tas ir kādam Range Rover čips vai kaut kas cits, jā. Bet būs. Paceļ roku, cik pacēla tātad zaļo, kas izvēlējās. Ir, jā. Gribās jaunu auto? Ticu, būs jums, būs. Nu tad, zilo, labi. Zilo, paceļ roku. Aha, no. Bija doma, ka vajadzētu jaunu māju vietu, vai ne? Aplausi par māju! Nu tad, rozā vai dzeltenu? Dzeltenu! Mās pagaidi. Pati teiksi, vai man teikt? Jums būs uzvara katrā dzīves jomā. Lai ko jūs darītu, jūs gūsiet panākumus. Paceļ roku, cik bieži neievērojat dzelteniem? Aha, ļoti labi. Veicās jums. Īsumā tas vislabākais bija. Nu tad, pati labākā, pati skaistākā mūsu tabora krāsa rozā. Un paceļ roku. Mās, tev tā pašvakāk, bet nekas. Ai! Nu būs jums, nezinu, tēls, meita, mazbērniņš, kas no kuram, bet būs. Tātad, ja esam gaidībās, ja redzat, ka stārķis lido, tad piepildīsies. Aplausi visiem kopā, visi kopā sev, lai mums aplaudējam. Ir jau stārķis klāt? Kur? Aizlidoja. Es teicu, ka piepildīsies. Nu tad turās tiem, kuriem bija tas debīts, jā? Bet nu ko, visam labam reiz pienāk beigas. Arī mums, diemžēl, no jums ir jāatvadās. Bet mēs tāpat mēs ar Deju, protams, atvadīsimies. Un gribās pateikt jums, ka jūs bijāt tiešām fantastiski. Tiešām. Lai skan vēlreiz skaļi aplausi. Un jāatcerās, ja tik daudz jūs esat jāizmanto ir iespējā, tātad sevi palielīt, pareklamēt. Tad atceramies, ja jūs gribat redzēt mūs vienalga kur kāzās, kādā pasākumā, mani pieņemsim, ja gribat zvaniet 27144 521. Bet kungi, ja jūs gribat redzēt manas skaistās dāmas, dejojam tieši jums, tad arī zvaniet 27144 521. Mēs apsolam, kad jūs pazvanīsiet, mēs ieradīsimies. Tāpēc zvaniet un mēs ar lielāko prieku padarīsim jūsu svētkus vēl krāšņākus un neaizmirstamākus. Nu tad,
mūziku! Ехали на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, как бы и мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит меня, да с той старинною, с той синеструнною, что по ночам так мучила меня. Да выходит, пели мы за даром, понапрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит меня, да с той старинною, с той синеструнною, что по ночам так мучила меня. Ar jums kopā bija Mēnesis Akmens! Un mēs jūs visiem novēlam prieku, laimi, mīlestību un visas tās lietas, ko jūs vēlaties, lai jums piepildās! Paldies jums! Jūs bijāt vienkārši fantastiski! Sastipenti Vahtulenges Āringes! Vēl Sottati Raduma! Paldies!